Čau visiem! Šoreiz izdomājām, ka pirms ziemas jāstais tā tranšajā jāizber ciet. E, Jā, plāns ir tā kā pielikt apmalu un nobruģēt, tas ļoti tāls plāns, vai nobruģēt ar plīnakmeņiem vai ar bruģi vai klinkeru bruģi, tā jau redzēs, e, kā tur nākotnē izvērtīsies, bet, šādu tranšaju negribam atstāt, arī traucē drusku strādāt. Un man tie dubļi ļoti nepatīk, un tas, ka tur visu laiku ūdens stāv. Sākotnējais plāns, kad es sāku vasarā, bija savādāks, ka es gribēju apakšā to caurulu drenājušu likt, ko mēs nopirkām. Bet situācija tāda, ka man viņš piebēra pilnu ar būgružiem pats. Grāns, būgruži tur, un kas vēl tur. Šķembas arī tur apakšā, kas slānis, līdz ar to mēs nevarējām tik dziļi ierakt. Un, es nebiju padomājis, kā to ūdeni novadīt. Es kaut kā domāju, ka tur tas grāvis ir dziļāks nekā viņš patiesībā izrādījās. Līdz ar to, sanāca tā, ka nemaz to drenājušu caurulu mēs nevaram tādā dziļumā ielikt, lai būtu notecis. Teorētiski, ja baigi gribētu, tad varētu, bet, tas mums tā neatmaksātos. Tas laiks, kas būtu jāiegulda. Līdz ar to šī drenāža caurula vairāk tiks izmantota kā ūdens novadīšanas caurula, no lietas ūdens novadīšanas caurula. Gribēju izmēģināt šo pumpaino ģeomembrānu. Diemžēl, man sanāca tā, ka viņi jāgriež pusēm, visu to metru es nevaru ielikt iekšā. Vismaz nav jēdzīgi man visu metru likt, jo man tas dziļums ir tikai 40 cm atļautais vai 50, nezinu, kā tur. Bet, protams, ja taisīt pa jaunu māju, visu no sākuma, tad noteikti uztaisīt līdz pašai apakšai. Tā kā, bērām diezgan daudz šķembas. Un šis te putuplas baigi labi, lai piefiksētu. Varēja naglām piefiksēt to ģeomembrānu. Tātad pēc ilgas domāšanas kaut ko šādu izdomāju. Pielikām šo pumpaino ģeomembrānu. Te piedaram šķembām, te nāk tā drenājuša caurula, kas kalpos arī kā, galvenokārt viņi kalpos kā ūdens novadīšana no lietas. Es domāju, būs pietiekami labi. Un varbūt kaut kādu šo te mitrumu arī novadīs. It kā mums te viss jau tā sabērts tās šķembas, visi, kad nonāk te. Pirms mēs nesen izrakām, jau viss ūdens ir nogājis uz zemākām vietām. Tā kā apakšējais kaut kā strādāt, tur jau diezgan daudz 40 cm kaut kur šādu būgružu visādi saurumā. Pa to ģeomembrānu gribētos zemāk. Te es likšu zemāk. Te es pieļauju to kļūdu, kad, aizbir man laikam ejot visu tiem granti, šķembām un būgružiem. Nākamreiz tādu noteikti nedarīšu. Tikai ar grantu piebēršu. Tā kā te. To dabūšu ārā kaut kad. Bet, pagaidām tāda situācija. Tā kā pieberu un neredz tos dubļus, te jau nav tik straki. Tā kā, šķēmas arī varētu būt labāks. Tikai lielās, bet es nevedīšu speciāli šim vienam darbam šķēmas, bet tādas kādas ir, tādas ir. Domāju, kā drenājošais slānis būs normāls. Salīdzinot ar mālu. Bet vismaz kaut cik tā pumpainā membrāna ir. Varbūt kaut ko palīdzēs elpot. Un pasargāt no saknēm. Tātad pagaidām tā, mums te nepareizi nopirkās TLX 90.
nevaram atrast. Bija tā kā nopirks, bet tā kā vajag nevar atrast. Tā kā šito pagaidām neliks caurumu, mēs tikai tagad uztaisīs to slīpumu, jo mēs nemaz nevaram baigi dziļi likt, jo mums jāievad šitajā grāvī iekšā. Tur, kur tas pārbrauktu. Tad mēs izdomājām, jā, te es biju domājis, ka te tā mēs iesim, un te vēl vien, bet sapratām, priekš kam tas vajadzīgs, izraks. Nu, ieliks līdz galam. Tad sanāk, šogad nekāda lietas notika nebūs, bet, nu, mums arī nemaz nav ko novadīt. Jo pašreiz ir. Notiks nav. Mēs gribam uzlikt karkasu, noņemt šo visu, uztaisīt karkasu, pielikt plēvu. Vienkārši pagaidu, lai pa ziemu. Un šos gadu novelk. Nu, šādu melno plēvu, es nezinu, nav nekur parādīt. Nu jā, te tā čupa. Tādu uzlikt. Vienkārši tā, lai nenāktu mitrums, jo apakšējie ķieģeļi mitri. No tā, ka tas pārkara nav tā lielākā un tad tiešām iet virsū. Jādabū. Jāstais tas pirms ziema, jo tad sāks viņu bojāties tie ķieģeļi, man liekas, varētu sasprāgt. Jā. Tā kā tas jāuztaisa, nu. Es saku, tas karkas tur siltināt nesiltinās, pēc tam siltinās, bet vismaz to simtnieku pielikt. Lai var pieskavot to plēvu melnu. Nu te jau būs normāli.
Tā. Iegriezām, sapratām, ka te mums pa zemu viņi ir jātaisa 90 grādi šo, te nevis 45. Es biju domājis no sākuma rakt dziļāk, bet, nu, jā. Kā teicu, lai rakt dziļāk, mums tad vajag kaut kā domāt savādāk to drenāžu. Un arī nav faktiski, šeit nav faktiski iespējams. Nē, tur bija, varēja vēl dziļāk kādiem 20 centimetriem dabūt. Nu labi, es ceru, ka šajā grants ar šķembām būs pietiekami labs drenāžs. Šis slānis un tad šī caurula kalpos kā notika caurula. Šajām te izmantoju, kuras var parādīt, naglas. Mantotās, tā kā 20 kilogramīgo spāņu dabūju ar šīm pakau naglām. Jā, iesit, lai piefiksētu drenāžu. Pēc tam te nāks var būt tāds nobeiguma profils, bet tagad es nezinu. Tagad vienkārši viņš paliks tā kā ir. Jā, labi. Šādi te. Vismaz būs aiztaisīts, un tad nebūs jādomā, kad tos pamats izcilās vai viņi skalosies. Jā. Tātad, ja kāds stundu, pusotru, nu, patiesībā kaut kāda stunda sanāca, jo es ik pa laikam jāņem pārtraukumu, jo tie puķi, nu, tiešām daudz nāk. Jā, šādi izskatās. Kopumā, jā, es te nemainīšu visu. Nezinu par šito, nu, laikam arī ņemšu ārā. Kā daudz man raksta, kāpēc tur baļķis neliec un tā. Nu, es negribu baļķis likt, lai nenotiek tāpat kā šis. Un tā ir tāda vāja zona. Man tur diezgan liels bailes par brantu un tādām lietām. Varbūt tas ir tā pārspīlēts manā gadījumā, bet, nu,
es labāk šo te, kaut cik, nu, es to domāju, bīstamo zonu pārmūrēju blokiem. Un tad no ārpus tāpat būs jauna fasāde, tur neko neredzēs, un no iekšpuses te kokšķi nolīmēšu, apmetīšu. Un šos gan vēl loks, nu, vai vagondēlu uzlikšu līdz palodzēm. Jā. Kopā, jā, te tā interesanta lieta, kāpēc te ir tāds iesists, nezinu. Nu jā, tagad atbrīvošu no tā. Tā, kad jau te būs grīdas ielietas un griezes sataisīt, tad es arī slīpēšu šito visu. Problēmas te bija cements. Betoni jau līdz ar to te drusku sačakarēts. Un te šī daļa nav nekā praktiski. Tur es nezinu, ko darīšu. Varbūt kaļķa pastu vienkārši ielikšu. Jā, te arī. Bet tā, lielam viss ir labi. Es domāju, ka es izmantošu. Varbūt arī vienkārši smilšu strūklu noīrēs kaut kad. Bet nu, tas ir ļoti tālā nākotnē. Te tos starpsienas, man starpsienas neuz kā neguļās. Ne šeit, ne te. Viņas masīvas tās starpsienas, bet negribu samelot. Nu jā, man liekas, te nekā nav apakšā. Nu, varbūt daži plienekmeņi. Bet, nu, tas kaut kā negribas. Nē, nu, te tomēr ir 2 dēļi no abām pusēm. Es, respektīvi, ņemšu ārā, betonēšu jaunu. Jo šis visticamāk nav oriģinālais, šī bija viena kopīga telpa. Jo te ir bēru fotoattēli, un tad šī telpa bija apvienota. Nebija šis te, tas ir. Nu, pēc riģipšara var pateikt, ka tas ir visticamāk pēckara gados ielikts. Lai gan riģips jau bija, it kā Rīgā. Bet, nu, nezinu. Bet, jā. Kaut kā tā. Nu, man jau ieliks logus, sataisīs viss, griezti būs koki, nomainīs brūsni, te jau varbūt pat nepateiks, ka te ir tāds. Jā, kas ir šis, nezinu. Tas skurstenis laikam šits. Jā, diezgan tālu, bet nu. Šādi, jā. Labi. Tad daram kaut ko tālāk. Jā, pilns ar eģipsi. Jā, nezinu, ko ar to darīšu. Kaut sašvīkāts. Vēsture. Bet blanks ir baigi smukās, šādas te. Kaut ko gan jau izmantošu īpaši šidā, tad cik viņi tur. Jā. Bet sūdīgi tas jau te nav nekāda pamata, līdz ar to man ņemšu ārā šo sienu. Visu kaut kā atstutēšu, jo nu labi, te griezes pirms jānoņem, pirms tu vispār kaut ko darīt, bet jā, nu pārmūrēšu, varbūt ne pārmūrēšu, bet nu, jā, jāielai lentveļu pamati. Te, es nezinu, cik tur 50 cm laikam starpsienām vajag. Jā. Un tad varbūt šito pašu dēļus tā atstāšu, jo viņi, man liekas, ļoti smuki izskatās, ik īpaši viņas apstrādās ar smilšu strūklu vai slīpapīru. Un ļoti labi varētu būt. Vai arī otrs variants ir šādi te mūrēt. Ielikt kaut kādas 2 tādus vēsturiskos
baļķis. Varbūt kaut kur atradīšu tādu. Un, jā, aizmūrēt ar šiem veciem ķieļiem, kas nāks no skurstenes jaukšanas, un vienkārši tāpat man arī vēl drusku mētājas tie. Bet, nu jā, jāskatās, tas ir viens no nākamajiem darbiem, ko būtu jādara. Ir griezti jānoņem, bet vispirms jāpabeidz mūrēt. Bet no ārā laiks ir briesmīgs, tāpēc to nevar darīt. Līst un vējš. Un cerams, ka būs vēl kādu vienu dienu, lai to varētu nobeigt līdz, nu, vismaz tuvāks tai starpsienai. To starpsienu arī varētu ņemt. Te durvis ies prom, šajās durvis domāju, te pa ārnest ielikt. Jo sanāk tā, ka tagad mājā jāsteigā visapkārt. Es gribētu te durvis ielikt vēl, lai... Nu, es nezinu, kas šī pīsta varētu būt. Pilnīgi nav nejausmas. Bet, jā, te būs guļamistaba 1, tur guļamistaba 2. Jā, palielas istabas diezgan. Bet, nu jā, ja kārtīgi nosiltinās, tad jau varēs piesildīt viņus ar siltajām grīdām. Jā. Nu labi, tagad jāiet atpūsties un jādomā, ko citu padarīt, jo visu dienu pa putekļiem arī negribas baigi. Tātad, jā, pa nakti nokrit šis te reģips. Pat nevajadzēja piepūlēties. Jā. Izskatās, ka te arī vajadzēs stiprināt vai mainīt to brusu. Jā, vai varbūt arī atstāt šajā griezt, ka to brusu nevar redzēt. Varbūt viņi nav tik izpūsi, bet, nu, jāskatās. Ja te izskatās, ka kaut kas ir labots jauniem dēļiem. Kā te ir. Jā, tā kā plēsīs griezt, te jau redzēs. Jā, skaisti dēļ. Pēc kara lauka. Nu labi, šit te būs jāsavāc.